Aldis ielaužās. Es sešu. Man pirmai. Hey, we're here. Happy birthday! Thank you. Is it today? Yeah. I'm gonna go today. Hey! That's you. Pretty well about your radio setup. It's here. So, I find myself here in the studio, just wondering why I'm here. What's happening? It's 6:01. Is there a rock show or what's going on here? I heard some kind of rock show. Do you have anything like that here? I don't think so. Maybe we should get one. Jā, uz Kanādu bija grūti atbraukt, zinot, ka radio klātiene ir jāatstāj, bet prieks, ka daļu no Kurzemes radio darbiem varēja paņemt līdzi, attiecīgi saglabājot 2 raidījumus. Bet, jā, pēc atmosfēras tomēr ilgojos un prieks, ka Kanādā ir Stock FM Revelstokā, kur ir iespēja šo to padarīt. Ko tu tur klopē man? Mums ir marinētās vietītes un šprots ledus skapī. Jā. Pusdienās. Tu labāk pastāsti, kas tev notika. Mums ir situācija. Pie brokastīm daļa zoba nolūza. Jā, tagad Aldis ir ar pusi zobu palicis. Mēs tagad domājam, cik mums tas izmaksās. Jāiet pie zobārsta. Cerams, ka apdrošināšanai būs kaut kāda jēga. Tā jau ceļu platums atļaut mums izbraukt 2 virzienos, bet, šādiem satiksmes regulētājiem jau arī darbiņu vajag. Braucam pie zobārsta, bet pirms tam vēl viena pieturiņa. Labdarības akcijas sakrāja zobiņam. 6.20 šoreiz. Atkritumu šķirošana Kanādā ir tāda nopietna lieta, tā kā visu sadalījām par buņģiņām, plasmasas pudelēm un tā tālāk. Tā ir reāla naudiņa, ko mēs maksājam katru reizi, kad mēs nopērkam kaut ko. Bet tu nedomā, ka mēs visu to izdzērām. Mums ir mājas biedri, kas par to parūpējās, un viņiem laikam to naudiņu atpakaļ tik ļoti negribās, tāpēc mēs izdaram šo darbiņu viņu vietā. Vienkārši zoba pārbaudīšana būs ap $50 un starta cena no zoba salabošanas, ja tur kaut kas man ir nolūzis, būs no 350. Jā, vēl jāpaciešās ir nedēļa, bet tas ir daudz labāk nekā Kuldīgā, kur pieraksts parasti ir vairākus mēnešus uz priekšu. Un pagājām nedaudz tālāk, blakus pat vēl kāda zobārstniecība ir, un jā, izskatās, ka man pēc dažām dienām jau ir iespēja pārbaudīties, bet kamēr es cītīgi pildīju anketu, Elis jau, protams, par cenām iztaujāja. Te ir druscīt lētāk. Senāk zobu labošana sākot no 210, noteikti tik maz te nebūs, jo tas zobiņš ir pamatīgi nolūzis. Bet jā, tajā vietā sākot no 350, tāpēc mēs saprotam, ka tomēr ir lētāk un arī šķiet pat dažiem dolāriem lētāk ir pat tā pārbaude. Mēs braucam uz darbu un var redzēt, ka ziema tuvojās, jo kalnos var redzēt sniegu, kas arvien tuvāk pienāk pilsētai. Ir ļoti skaisti, bet ir arī ļoti augsti. Aldim iztās nekad nav augsts, vienmēr prātā vasara. Un re, kur smukie kalniņi. Tur ir mākonis, wow, vienkārši. Izskatās episki. Iemaldījāmies second hand veikalā, jebšu lietotās mantas, un vislabāk man parasti patīk pameklēt diskus. Atradu šādu te cena 50 centi. Es neko nenopirku. Man ir migrēna. Pirmajā reizē, kad satiku Stock FM programmas direktoru, viņš teica, lai te Revelstokā pabraucot vairāk pa lidostas ceļu tālāk. Esot baigi labie skati. Vienu spotiņu atradām un iesim. Tu nāc? Ko dari?
Elisa nosala. Jā, bet tā ir smuki sakalas bombu stāli. Sauc mani par bomzi šajā jakā. Nu, nē, te jau smuki, bet man tad jau 15 kārtas. Nu. Mēs te cik mēnešus jau dzīvojam? 3 mēnešus mēs šeit dzīvojam, un šajā vietā neesam bijuši. Kā tas ir? Kauns ir vai nav? Tev ir? Pišķiņi. Suni. Nu, es jau sev filmēju. Nu, kartē rāda, ka mēs staigājam pa ūdeni, bet jā, šī ir vecā šoseja, kas ik pa laikam arī aplūst. It īpaši vasarā viņa tiek apludināta. Tik iedod tev telefonu rokās. Man ir jautri. Vecums. Nu, mēnesis jau ir pagājis, un mums ir jāvāc ārā no šīs lielās skaistās mājas, un es te nedaudz jau pakojos. Aldis ir aizbraucis pie zobārsta. Redzēsim, kāds nu būs tas rēķins, ko viņam piestādīs par nolūzušo zobu. Bet mans uzdevums sapakoties, un jā, rīt jau mēs dodamies uz mūsu jaunajiem apartamentiem. Nedaudz nolaidīsimies uz zemes, jeb dzīvosim tādā kā pagrabā. Un nesmījies, ja šļupstu, vēl joprojām puses sāns ir diezgan nejūtīgs, bet jā, mans zobs ir salabots. Puse sastāv no, laikam, plombas vai no kaut kā tāda. Varēšu ēst un rēķins ir okei. Nu, sāk. Gandrīz 500, kā plānots. Bet tāds servis. Bija labs servis vismaz. Jā, man bija savs Netflix pēc izvēles. Tev labčpiļāja. Foršās māsiņas, vai ne? Var ēst. Var ēst atkal. Nu, Helovīni jau tojas, un pirms pašiem Helovīniem tā spoku pilsētiņa, kurā mēs reiz bijām, ir izveidojuši izstādi vai ko? Nu, viņi tur ir izdekorējuši visu kaut ko ar spociņiem un ķēmiņiem, un mēs jau višķiņu toreiz redzējām, tad es gribētu īstenībā redzēt, kā ir, tad, kad ir pa īstam izrotāts. Un, ja tikai $16, tad jau varētu vēlreiz aizbraukt un redzam. Vispār ir arī pāris dzīves update, jeb jaunumi. Man šķiet, vienā no iepriekšējiem video Aldis tā ļoti cītīgi bija iefilmējis man darba interviju. Liek piebilst, ka es to darbiņu nedabūju kafejnīcā, bet turpinājām vēl meklēt darbiņus un aizgājām uz citu interviju alkohola veikalā. Abi divi bijām uz interviju. Un uzminiet, kurš dabūja to darbu? Un pats ironiskākais ir tas, ka darba devējs saka, nu obligāti būs visādi kokteilīši jānogaršo, no tā neizsprūk, bet es viņam nepateicu, ka es alkoholu nelietoju. Un es darbu dabūju. Jā, darbu dabūju viņš, nevis es. Tā kā jā, tādi jaunumi. Mums būs Aldim 2 darbi Kanādā. Man tikai šis pats tīrīšanas darbiņš. Bet tā kā ļoti mierīgs, tad kaut kā jau ir jāizdzīvo. Gaidīsim ziemu un kārtīgi tīrīšanas sezonas atsākšanos. Vispār ar Helovīniem te ir tā, ja tu savu māju izdekorē vai vismaz noliec ķirbīti, tad bērni zina, ka pie tevis var nākt tās končas diņģēt. Bet ja tev nav dekorācijas un pat ķirbītis nevārā, viņi tevi neaiztiks. Tas tāds nerakstīts likums šeit. Nu, diezgan forši, ka nenomētā ar olām tos, kas negrib iesaistīties Helovīna aktivitātēs.
to 10, and you find a good place to hide. Let's play hide and seek with me. I don't know if I want to. 2, 3, 4. The train. Last time it was open. It appears that your heart still beats. Pirmie konču diedelnieki jau iet uzbrukumā. Nu, tā tad tie Halloween izskatās. Redzēs, kāds ir mājās. Izskatās, ka šai mājai ir brutāls uzbrukums no visām pusēm. Attaist tikai durvis un visi mazie Halloween mošķi nāks ciemos. Vecāki no aizmugurs pieskata savus atvases. Halloweens. Iesim baidīt bērns ielās. Es vērošu visus ar trešo aci. Kur ir? Nepaksti sāp. Nu, dažiem te pa 3 maisiem ar končām. Zini kā, es to saprotu, ka viņas sadabū tās konfekts, lai var izturēt līdz Ziemassvētkiem. Ak, Dievs, te ir pilna iela ar cilvēkiem, Jēziņ! Nājas tusiņš. I took something. Hey, Carmel. Izskatās tik forši tās smaidīgās jaunās seiņas bērniem, kad viņi dabūna končas. Jā, un arī vecākiem cilvēkiem ir interesanti, jo viņi sagaida, viņi arī dažreiz ir maskās un pabiedē tos bērnus. Un tajos svētkos ir kaut kas, nu tāds, es pat nevaru izstāstīt, cik forši ir Halloween. Es gribētu kaut visi cilvēki tiešām izbaudīt un svinēt šos svētkus, jo tas ir tik jautri, tā pārģērbšanās arī pieaugušajiem ir tik feina lieta.